esmu savācis golfa disku komplektu, lai būvētu vasaras diskus. Jā, būvētu, tāpēc, kad mainīšu disku iznesumu ET, lai paplatinātu riteņu bāzi, lai auto labāk turētos uz ceļu. Kāpēc vispār tas ir vajadzīgs? Var, protams, taisīt vai likt platākus diskus, bet platāki diski, platākas riepas, koks ir ar diviem galiem. Platāka riepa ir labāk tur uz ceļa mašīnu, bet ir lielāka berza. Tātad motoram ir jāpielieto vairāk spēka, lai mašīnu kustinātu uz priekšu. Arī ripo sliktāk mašīna, kurā ir platāks riepas, daudz labāk nepatīkamā ziņā izjūt visādas rises, tādu sliktu ceļu. Bet, protams, tas ietekmē arī degvielas patēriņu, jo platāk riepa, jo lielāk berza, jo motoram vairāk spēka vajag. Tādām mazām mašīnām ar vāju motoru, plata riepa nav galīgi tas labākais variants. Protams, te ir tas optimālais variants, mašīna, kurai ir 2 tonnas, viņai noteikti vajadzēs plats riepas, lai viņi turētos uz ceļu. Var likt šaurāks ar, kad labu protektoru, kurš labi, ūdeni met ārā, tad šaurāk riepa iespējams pat labāk turēs uz ceļu nekā slikti platā riepa. Arī fakts. Es jau esmu uz saviem auto pārbaudījis, kad, šaurāk riepa labāk ripo, vienkārši vajag labas riepas. Cik man viņas labas būs šajā gadījumā, tas ir cits jautājums, bet sliktas viņas arī nebūs. Katrā ziņā šādi te paplatināšu riteņu bāzi. Šie te diski ir no golfa, jā. 3 diski ir tādi, kā var redzēt, ar rūsiņu iekšā. Viens ir tāds pat ļoti labs, salīdzinoši. Diskiem tagad zāģēšu ārā centrus un tīrīšu viņus no rūsas, un tad jau arī pārpresēs pašu centru un metinās klāt. Laika man visam šim procesam nav daudz, tāpēc, kad 6. datumā būs Žiguļu sezonas atklāšanas pasākums, un gribu vismaz piedalīties atklāšanā, vismaz uz satikšanos aizbraukt. Līdz ar to vēl jāpaspēj tas viss ir izdarīt, un vēl jāpaspēj arī samontēt tie diski. Ķeršos klāt disku jaukšanai ārā tagad. Visu procesu es nefilmēšu, lai arī optika nepieputina, jo putekļi iet diezgan pamatīgi pa gaisu. Tikai to pašu sākumu, principā. Tātad, pirms vēl sāku. Šūvis ir diski, kam ir 8 šūvis, Šie savādāk ir tādi, kur šeit ir principā vienāda plakna, šī te un ir 8 šūvis. Tāds disks, protams, ir laikietilpīgāk jaukt ārā. Šeit pa laimi tikai 4 šūvis, un tā griešana jāveido tā leņķī. Šeit, kur sākās šuve, jālaiž ir iekšā, un šeit bišķi tāda pusapaļa viņi ir jālaiž. Bet, tas pats galvenais ir, kad vajag izgriezt to šuvi ārā. Viņi jāgriežo tieši uz kantas, jo viņi, iet arī šeit dziļumā ir iemetināts, tikai te pa virsu, bet arī bišķi šeit iekšā ir iemetināts. Tā kā ir jāgriež šādi. No disku izturības viedokļa uzreiz var pateikt tiem, kas iespējams uzreiz teiks, ka jā, diski viņi izjuks, viss aizies pa gaisu un centrs iekšā neturēsies, tad uzreiz var pateikt, oriģinālā Žiguļu diski tādā ziņā ir daudz bīstamāk, jo viņiem ir tāda diezgan liela problēma, ka šis te centrs lūst ārā. Šeit pēc maiņas, centra apgriešanas uz otru pusi no izturības viedokļa pilnīgi nekas nemainīsies, jo metinājums pēc tam tiek sametināts no jauna, metinājums ir tāds pats kā no rūpnīcas, var teikt, varbūt pat labāks reizēm, kā kuram diskam es redzēju, kur no rūpnīcas, jo tas metinājums ir tāds, bet, protams, kopā tur ar to problēmas nav. Tikai vizuāli viņš izskatās, ka gāze bijusi pa maz vai kā. Šeit metinājums ir normāls, un tieši tāds pats viņš būs arī pēc metināšanas. Ja ir kādi šaubas, tad var nevis šādu mazu šuvīti nometināt, bet var nometināt arī visā garumā.
Bet, nu, te pilnīgi pietiek ar šādu te šuvīs, lai disks nekur neizjuktu. Tā tad labi. Ķeršos klāt darbam. Tad šuvis zāģēja iekšā, vai nu pa laikam pamērot, vai nu vienkārši uz jušanu uz acis skatoties, nu, lai, protams, neiegriež šeit peļā. Nu, peļā iegriezies, nekas nenotiks, arī var aizmetināt, bet, nu, lai nav liekas darbs jādara, tad vienkārši jāsako līdzi, cik dziļi viņi iegriezt. Nu, varbūt ir pa maz, bet, nu, mēģinot presējot ārā, to jau jutīs, vai ir pa maz vai nav par maz. Tā tad, jā, šis ir izdarīts, tagad nākamais. Ir jāmēģinā presēt ārā. Vēl var piebilst, ka pirms tādas riktīgas griešanas ērtāk ir vienkārši atzīmēt ceļu, bišķiņu šeit, un tad tā ceļu atzīmēt, kad ir bišķiņu ieplaksēt, un tad tā pa pilnā fleksēt. Šeit var redzēt, ka diskam centrs principā atdurās pret pamatu, tātad būs jāliek kaut kas apakšā, lai varētu presēt viņu ārā. Ir diski, kuriem nekas neatdurās. Nu, šis vienkārši golfa disks ir tāds specifisks, viņam tas centrs ir tāds ar diezgan lielu šo te izvirzījumu uz āru. Ļoti stipri viņš ir izvirzīts. Tātad aiztaisīšu lēcu, nopūtīšu putekļus. Nu tā, kā presēt ārā, to viņi parādīja. Tā tad esmu uzlicis šādu te riteni apakšā, šis ir 15, šis ir 13. Viņš sēž iekšā ļoti labi centrā. Tā vajag, lai var jau likt apakšā kaut ko vienā pusē, otrā, nu arī 4 pusēs, bet, nu, presējot ārā, tas viss tur ies pa gaisu. Un, nu, varbūt arī disku var sabojāt, tāpēc labāk tomēr to darīt ir šādi te ar tādu pamatīgu pamatu apakšā, kur viņš vienmērīgi pa visu aploci ir, nu, tā kā, kad uzsēdināt. Var spiest uz presi ārā, teiksim, es tādus nopietnākus diskus spiežu uz presi ārā. Šādu te presi, šādu presi spiež ārā, bet, nu, šajā gadījumā tas nav vajadzīgs. Šeit ir pietiekami droši to darīt ar veco labo kuvaldu. Un neko sabojāt te īsti nevar. Protams, viss jādara prāti. Tātad jāsit ir pa centru šīm te vietām. Ir vēl variants, kad ir, teiksim, misiņi tāda balvanka, profka, ko var uzlikt. Ar to sist var arī šeit par centru. Nu, protams, ja viņš nenāk, tad dolbīt viņa nav jēgas. Vienkārši uzsīt jūt jau pēc skaņas un pēc tā, kā viskas uzvedās. Ja viņš izkustās, tad viss kārtībā. Ja viņš neizkustās, tad ir jāpagriež dziļāk, teiksim. Nu, tad tā. Mēģinām. Te var dzirdēt, kad neiet. Šeit arī var dzirdēt, ka neiet. Tā tad ir jāpagriež.
viss. Un kā var redzēt, rūs apakšā ir visiem principā. Viņš uz tās rūsas arī sēdēja virsū. Arī jauns disks pilnīgi jaucoties, es redzēju šādu te rūsu apakšā. Nu, un pats griezums ir tāds, ka nekur pašā peļļā iegriezt īsti nav. Noskrāpēts te ir, bet griezums nav. To var redzēt. Ventiļs ir jāņem ārā. Ventiļu urbums ir jāmetina ciet. Un tad jāizvardi otrā pusē. Parasti šeit viņu kaut kur urbi. Nu, interesanti būtu arī šeit, teiksim, ieurbt. Es pastīšos, kā man... Nē, šeit es tomēr neurbšos. Šeit ir tā pati mala, kur riepa nāk virsū, tā kā labāk tomēr šeit būs. Tas ir pats centrs. Redzēt, ir metinājums tā diezgan dziļi bijis. Šeit uz šo pusi dziļāk iekšā. Dziļāks centram nekā pašai peļļai. Peļļai tur dziļāk nebija. Šis te ir biezs, apmēram kaut kādi, 3,8 vai cik milimetri. Tur pa 4. Viņš ir biezs, viņu šādi te ar kuvaldu sitot saliekt īsti nevar. Te var redzēt, ka ir viss vēl biezāks. Šī daļa pat ir vēl biezāka. Šeit ir kaut kādi 5 ar kaut ko. Es kādreiz esmu viņiem mērījis vienkārši ar mikrometru šādi paņēmis, es atceros. Bija nepilni 5 milimetri. Nu, būs jāuzliek viņš uz stendu un jāapskatās, kā tas centrs izskatās. Nā, tad liek uz stendu. Centrs pats pēc sevi ir bišķiņ līgs, bet diski jau met arī pašā sākumā. Tā, nekas kritisks tur nav. Un šādā pašā veidā arī pēc tam saprasēs kopā uz peļas to visu. Un tad jau, kad būs saprasēs, tad arī nocentrēs viņu iecentrēs. Nu, tas darbs ir grūtākais šajā procesā viņu iecentrēt, lai viņš būtu kā vajag. Jāizslīpē viss šīs te metinājuma vietas ārā ir. Jāizslīpē, jāiztīra ir šī te vieta, kur viņš guļ virsū. Pats centrs ir te jānoslīpē, jānotīra. Un tad tas viss ir jāliek kopā. Nu, tieši tā tagad ar pārējām 3 diskiem. Tagad gan es lādzu kameru ārā. Ir jau diezgan stipri atkal noputējusi no visiem šiem te griešanas pasākumiem. Un tā man šovakar jātiek galā ir ar pārējiem 3 diskiem. Tas viss ir jānotīra no rūsas nost. Un tur es domāju, es parādīšu, pieslēgšos kādā momentā. Un tad viņi ir jāsapresē. Un presēt viņu arī uz preses var. Un, iespējams, sākumā uz preses iespiedīšu, tur vai taisnāk iespiest. Jo tad būs vieglāk, ka tā vairs nebūs tā rūsa. Viņš nāc ārā, viņš smaga, bet iekšā viņš ir bišķiņ vieglāk. Līdz ar to, ka tās rūsas tur vairs nebūs. Viņš nebūs pierūsējis vienkārši. Nu, protams, arī tur kaut kādas 10 daļas nāk no metāna nost, bet, tas izturību tas būtiski neietekmē, tas vispār neietekmē. Vieglāk viņi būs salikt, un uz preses viņi precīzāk būs saspiest, kā viņš vienmērīgāk iespiedīsies iekšā. Diskiem ir izslīpēti šuvu atlikumi, kas bija no metinājuma. Aizmetināti ir ventiļu urbumi vecie. Tagad ir jāsaurba jauni urbumi šajā pusē. Un jāķerās klāt attīrīšanai no rūsas. Tas būs tāds vispatikļainākais, nepatīkamākais process. Bet, tas ir jādara. Un pēc tam, pēc attīrīšanas, tad būs jāsāk kopā likšanas process, jāpresē kopā un
jācentrē tas viss. Tas ir vēl piņķerīgāks process. Bet, tas ir jādara un daudz laika nav atlicis. Ir jāliek kopā viņi. Un disku esmu notīrījis ar šādu te smilšu papīra rotējošo birsti, kas ir viens no labākajiem variantiem pēc abrazīvās apstrādes smilšu trūku vai ko līdzīgu. Tātad, jebkurā gadījumā porās un visādās mikroplaisās rūsi paliek. To var redzēt arī šeit. Ļoti labi. Teiksim, mums pašas peļas malas var redzēt. Šeit var redzēt poras. Arī šeit ir tieši tas pats. Viss tas melnais, kas spīd, tā ir rūsa vienkārši dziļumā. Tīrot ar šādu te birsti, kas ir cietmetāla sariem, vienkārši pārvāku pāri metāla kārtiņu. Virs kārtu varbūt tie ir kaut kādi nanometri, bet ar to arī pietiek, lai vizuāli izskatītos, kad ir šāds te tīrs bleķis, bet reāli tā vienkārši ir tāda folija pārvilkta pāri un rūsa porās apakšā paliek. Ir tikai divi varianti, kā var no šiem te porām dabūt ārā. Tas ir ar ķīmiju, vai tagad ir tā stadija, kad var apstrādāt ar ķīmiju. Un sākotnējais variants ir abrazīvo strūku, teiksim, smilšu strūku jau uzreiz jau tīrīt diskus un viss, un tad jau pēc tam arī visas gruntēšanas un krāsošanas. Pat ja izmantotu šādu te mīksto, viņi tik un tā neizņems ārā. Viņi vienkārši nogulsies pāri, pārslīdēs tāpatās. Šī te vienkārši pārvilks foliju pāri un ar to viss arī beigsies. Šī birsta pēc saru diametra jau var redzēt, nekādās porās un mikroplaisās iekšā neieies. Tas sars ir pārāk krasns, lai viņš kaut kur no kaut kādas mazas poras varētu izslīpēt ārā. Metāla kārtu viņš tā, kā teiksim, smilšpapīra ripa nost neņem, viņš vienkārši tikai pārvāk pāri plānu kārtiņu metālu no tā paša diska, jo pats sars ir ciets, viņš nekūst tur tieši tā virs kārta šim te diskam. Ja nav iespēja pielietot smilšu trūku, tad ar šādu te pašu ripu viņu notīra un pēc tam jau ar ķīmiju kodina tālāk. Ja viņu tagad gruntēs, tad viņš tāpatās viss līdīs ārā pēc tam. Nekur viņš nepaliks. Rūsa apakšā porās ir, viss ir atkarīgs, cik ir bieza kārta apakšā. Pareizāk sakot, cik bieza kārta virsū ir visas gruntas un krāsas un varbūt arī lako. Līdz ar to tas ir tāds viens no variantiem, bet ir jāizmanto paralēli arī rūsas pārveidotājs, rūsas noņēmējs. Tā kā pielietot šādas te rotējošās birstes ar domu, lai virsma pēc iespējas ilgāk saglabātos bez rūsas, ir neprāts. Vienalga, tas attiecās arī uz auto bleķiem, paneļiem, kā arī uz diskiem un visiem citiem metāliem, kurus vajag notīrīt no rūsas.
satura disks ir zem preses, un tagad spiežam iekšā centra. Viņa var palīdzēt. Jāapstāsta, kā tā izskatās. Tā šādi. Nu, tagad disks ir jāpiemēr pie mašīnas. Centrs nav vienāds, tāpēc ir jāizdara šādi, pirms likt disku kopā ir jāpamēģināt, kādā pozā viņš vislabāk liekās. Teiksim, šādi viņš iet dziļāk. Tātad šī ir viņa dabīgā poza. Nu, tas ir tādā gadījumā, ja neatzīmē centru. Tā kā viņš tiek griezt uz otru pusi, tad es viņu neatzīmēju. Un tādā veidā jāapstāsta, kā viņš labāk guļās iekšā centrā. Pulkstens ir pāri pusnaktī, un beidzot esmu viņus sacentrējis, sametinājis un notīrījis metinājumus pēc tam. Tātad divi ir ar lielāku iznesumu, divi ir mazāku iznesumu. Priekšā ar mazāku, aizmugurē ar lielāku. Sanāk lielāks, nekā tagad aizmugurē būs. Priekšā bišķiņ mazāks, lai vieglāk pastūrēt. Šādi izskatās iekšas. Tas ir ar lielāko iznesumu laikam. Jā, nē, tas ir ar mazāko, šitais ir ar lielāko, šitais ir ar mazāko. Nu, tagad ir turpinājums, jāiet krāsot, jāgruntē, krāsot rīt. Droši vien, kad vairāk uz vakara pusi, bet līdz 5 ir jāpaspēj viņu nožāvēt un aizvest uz montēšanu, jo, nu, 4. 5. brīvdiena un visdrīzāk neviens servis nestrādās, vismaz tuvākajā rajonā. Līdz ar to man ir jāpaspēj tas viss izdarīt, tā kā kaut vai visu nakti, bet jāiet ir gruntēt, jāmēģinā varbūt kaut kā viņas nožāvēt ātrāk, piespiedu kārtā. Un jāiekurina termokolaiders un jānožāvē viņa ātrāk un tad arī jāsakrāso un jānolako vēl beigās, un tad jāgaida, kamēr tas viss, nu, pa kārtām, protams, viss nakti tiešām būs laikam, jo nevar uzreiz jau viņus krāsot, ir gruntīgi jānokalst.
Tā kā tas pats ar krāsu vai bez tam lakot, tā kā droši vien visu nakti būs. Nu labi, nevalku laiku, stiepju nesu un gatavoju. Viņas vēl jāuzstādi kaut kāds statīvs, uz kā viņas krāsot. Un tad varēs ķerties klāt tikai. 6 no rīta pūta pēdējo lakas kārtu. Nu, diski ir nožuvuši. Nav varbūt nokaltuši galīgi, bet nu nožuvuši viņi ir. Tādi viņi izskatās. Manuprāt, ir pat ļoti labi priekš tik īsti termiņi, lai viņas sagatavotu un nokrāsotu. Un vēl pārbūvētu. Riteņi samontēti. Viens no aizmugurējiem diskiem tāds, nu, ir ar izsistu peļu, deformētu. Bet viss balansējās un viss ir kārtībā. Tā kā, nu, šis ir beidzot izdarīts darbs. Un tagad ir jāgatavojās, jāliek virsū mašīnai. Tā kā Žigulis tūliņ tiks pie vasaras riteņiem. Tā jau izskatās labi. Man patīk. Montēšana bija interesanti. Meistars bišķi nesaprata, kāpēc tie diski tā dīvaini. Kad sanāk, kad iekšmala ir kā ārmala un jāmontē ar otrādi ar centra augšējo daļu uz leju un tad uzmontē tikai riepu. Bet no tas neko tā būtiski nemaina. Process ir tāds pats. Diski ir gatavi un kā var redzēt, jau ar viņiem jau ir traukts jau, viņi jau ir nopatējuši. Filmētais materiāls bija uz stundām 2 vismaz, diezgan pamatīgi visu apgraizīja, lai video nebūtu pārāk garš, lai nebūtu garlaicīgi, kaut gan jau arī iespējams daudziem tagad būs pārāk garš un apniks skatīties. Bet, nu, process kopumā ir diezgan, nu, tāds darbietilpīgs, jo tā jau, nu, kas tur ir, ko apgriezt disku uz otru pusi, bet reāli tas daudz laika prasa, sākot no rūsas attīrīšanas ar mehāniski, pēc tam jau ķīmiski un beigās arī viss centrēšanas darbus nemaz nefilmēju, jo vienkārši fiziski laiks nesanāca. Un arī īstenībā vienā brīdī pat aizmirsu. Kad atcerējos, tad jau bija par vēlu. Centrēšanas darbs ir vispiņķirīgākais un ilgākais, jo ir jāpārbīda centrs uz visām debesu pusēm, principā tā, lai viņš tā, nu, principā iekšā pašā diskā, lai viņš nocentrējās, lai vieta, kur tu stiprinās stupice pret peļu būtu taisna. Bet tā kā, diemžēl, diska lielākā daļa arī nav pilnīgi precīzi taisna, tad ir diezgan garš un piņķerīgs process, kam ir visus 4 diskus nocentrē. Filmētā materiāla arī apstrāde bija vienam diskam tikai nofilmēta. Tas viss process uz 4 diskiem tādā ātrā tempā aizņēma, var teikt, 2 dienas. Tas ir tā, kad no rīta, no kaut kādiem 10 līdz pat 6 rītā un pagulst kādas 4 stundas un atkal tādā pašā tempā ar kafijas pauzītēm, var teikt, tikai. Tā kā, ja to dara vēl tā salīdzinoši lēni ar pīpēšanu, tad process ir vēl garāks. Bet, ja grib, lai viņi būtu daudz maz taisni un nevibrē braucot, tad
ir diezgan ar lielu fanātismu jāpieiet tam, lai viņi nocentrētu. Protams, ir iespēja mājās izvalcēt arī to disku pašu peļu un varbūt centru iztaisnot, tad tas process būs daudz ātrāks. Bet ja viņš jau jāved kaut kur valcēt, jo tā, aizvest izvalcēt sākotnēji var, bet iespējams viņš būs zem sprieguma, tā kā, kad ieķīlāts tur ar rūpnīcas iesēdināts, viņš daudz diski tā zem sprieguma pilnīgi. Izņemot centru ārā, peļi var savērpties, centrs var savērpties, un visdrīzāk tā arī notiek diezgan bieži, tā kā, tas process kopumā ir diezgan garš. Parādījis tikai vienu daļu, lai būtu apmēram priekšstats par darba procesu un arī rezultātu. Kā tas viss izskatās dzīvē. Varbūt kaut kad piestiprināšu stiprinājumu kameras pie, vienkārši ir jāuztais tāds drošs stiprinājums, jo man te piestiprināt kaut kādu pļušku, to saukt īsti nevar, te vajag kaut kādu magnētu. Jāuztais, lai var uzlikt sporta kameru, var pastīties, kā tie diski uzvedās braucienu laikā. Uz balansējuma aparātu, viens disks bija, tāds, bet braucot nekas tāds būtiski arī jūtams nav.